Halo. Jā, halleluja. Man ir liels prieks. Rītā, kad mēs nāku tad iekšā, man bija tā domāšana. Tas bija vienkārši tā ilgošanās. Tās jābūs labi, jābūs vakarēdienas. Un kad Ilmārs nāk ar tā maizi, un es like, yes! Dievs ir tik labs, halleluja. Bībele saka, ka katru reizi, saprotā, tā diena, kad mēs lasītā apostolu darbi, tur rakstītā, katru dienu draudze nāk kopā. Un katru reizi, kad viņš nāk kopā, viņš darīja šito. Katru reizi. Un tas ir kolosāli, ko Bībele saka, kā Jēzus saka, katru reizi, kad tu ēd un dzērs, tu declare. What do you declare? Tu pasludināt, ko es darīju. Halleluja! So, tas ir ļoti spēcīgs. Jā. Ok, manā sirdī, kā es jūtas, ir, ja jums ir Bībele, lūdzu, ātrāk, ja mēs arī, ok, 147 Psalms, 147. 147 Psalms. Bet krievu valodā varbūt tas ir bišķiņ, es nezinu, bet es teicu, ka latviešu valodā ir līdzīgs kā angļu valodā. 147. 147. 147. Jā, ok. Es lasīju angļu valodā un tad pēc tam latviešu valodā, ja? Hallelujah! How good it is, tas no pirmā vārda, ja? How good it is to sing praises to a God, how pleasant and lovely to praise Him. Otrā. The Lord builds up Jerusalem, He gathers the exiles of Israel. Trešā. He heals the brokenhearted, binds up their wounds. Ceturtā. He determines the number of the stars, He called them each by name. Piektā. Great is our Lord, mighty in power, His understanding has no limit. Sastā. The Lord sustains the humble, but casts the wicked to the ground. Pirmā līdz sastā. Jā, go ahead. 147. psalms, jā, no 1. līdz 6. Teiciet to kungu, tiešām jauki ir slavēt mūsu Dievu. Šī slava ir mīlīga, piemērota un skaista. Jā. Tas kungs ceļ Jeruzalemi no jauna. Viņš vāc atkal kopā izklīdinātos Izraēla ļaudis. Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Viņš nosaka zvaigznēm to skaitu un sauc tās vārdā. Liels ir mūsu kungs un varens spēkā. Viņa godībai nav mēra. Tas kungs paceļ nelaimīgos, bet pazemo bezdievīgos. Jā. Halleluja! Pirmo reizi, kad es nāku Latvijā, es atceros tā 2001. vai 2. gads, un kad es sāku strādāt kā skolotā. Un es atceros tā laika man bija privāts skolnieks, un kad mums bija tā diskusija par Latviju un dzīvi un tā, un es atceros daudz latviešu cilvēku sakēt, kad runāju par viņa vēsturē, ja, daudziem sakēt, ka mana opis bija Sibīrijā, vai omā bija Sibīrijā, tētis bija, Sibīrijā, ja, tā visu tā sabrukt, visu tā ģimenes situācija, tā bija crazy. Un es atceros tā laika daudzreiz, es vienkārši biju šoka. Kā iespēja daudz ģimenē, ja? Tā sāpes, tā dzīve, jā. Tas ir interesanti. Latviešu tauta un no šeit cilvēku, kurš nāk tā citā padomu savienība, tā armija, un paņem no šeit un ārā. Ja? Un tur ir garīga arī tur ir garīga nozīmē arī. Mēs esam Dieva bērns. Kā Bībele saka, ka Dievs rādīja mums ar viņa, zinu tā, kas ir tā Bībele saka, viņa līdzība mēs esam pareizi. Bībele saka, ka mūsu mamma, kad mēs bija mamma tā iekšā, ja? Un Bībele saka, Dievs ļoti uzmanīgi veido mums. Un pirms mēs zemt, Dievs bija plānu par mums. Bet, tāpēc, ka grēka dēļ, kad mēs zemt, tur bija tā grēka, spēka mūsu miesā, ja?
Un tas ir ļoti interesanti, ko šeit Dieva vārds sakiet. Dievs pārcels vai cels Jeruzalem. Un tas ir interesanti. Jeruzalem, Dieva vārdu, kad mēs runājam par Jeruzalem, tas ir Dieva pilsēta. Halleluja. Un kad mēs domājam par Dievs, tas ir perfekt, spēcīgs, visvarens Dievs. Bet Dieva pilsēta, tur rakstīja, ka Dievs cels Jeruzalem. Un tad tur ir jautājums, kāda situācija mēs vajag celt? Viens, kad kur neko tur, un vienkārši mēs sāk no nulle, ja? Mājās vai kaut kur, ja? Tāpēc, ka tur neko. Otra varianta ir, kad ir kaut kur ir tur, bet sabrukt. Vajag daudz remonts. Un tad mēs vajag celt. Un tas ir man patīk šeit, kā Svētās Gars runāja tā sāmes un sakiet, ka Dievs cels Jeruzalems. Un tas ir ļoti spēcīgs, ka Dieva vārds par mums, ka Sēms necels par sevi. Man nav iespēja. Varbūt man ir tā ilgojums, bet man nav tā gudrība, man nav tā speciālists par tā lietas. Es nezinu, kur man vajag sākt strādāt. Varbūt manā jumts, vai varbūt manā siena, kur man vajag strādāt, es nezinu. Manā situācijā, manā finansā ir problēmas, bērnu ir situācija problēmas, man ar paudze ir daudz sāpes. Es nezinu, no kur es sākt. Un tāpēc, vakar, kad es biju cietumā, un kad Ilmārs un mēs vienkārši sākt runāju ar tā cilvēkiem par, kā Kristus darīja. Un es runāju un daudz atceros par tā situāciju. Mūsu, kad es biju Indijā arī, un mums ir tā hindus un islām un budisti un daudz, tā reliģija un filosofija. Un tur vienmēr fokus ir par mūsu darbu. Cik mēs lūgt, cik mēs palīdz cilvēkiem, un tad vienmēr mēs kalkulēt. Kas ir kalkulēt? Aprēķinam. Aprēķināt, ja? Šodien es nemelot, šodien es palīdz cilvēku, šodien daudz bombžēs nāk un es dodu ēdienu, es jūties labi. Bet ja vakar, ja man ir kaut kur konflikta ar sievā, vai vīrs, vai brālis, vai kaut kur, vai telefonu zvanīja ar māmu, un tur bija dusmas, un es naktī es gulēju ar raudāšanas. Tāpēc, ka es jūtos, ka es slikts cilvēks. Kāpēc manā dzīvē ir šito? Šito ir like cycle, Katru dienu mēs mēģināt. Kā cikls tāds. Jā. Cycle, tas ir cipruls, ja? Cikls, ja? Katru dienu es mēģināt, un hindus cilvēki eju un dod ēdienu ar govs, tāpēc, ka tas ir svētais, eju dod govs, ēdiens ar putni, ja ar mušā nāk, tad, atkal varbūt tas ir manā senču, opis vai kaut kur nāk. Vienmēr ir, tā bailes, un tas nav, vieglai, katru dienu mēs dzīvojam ar bailiem, tāpēc, ka mēs nezinām, kur būs problēma. Un tad mēs vajag domāt par karma, un reinkarnācija būs šito visu situācija. Bet Kristu message, tā vēstule, kas ir debes, Svētais Gars runāja, tur Bībele, ir Kristu, viss ir jauns. Kad es nāku Dieva priekšā un vienkārši saka, tēti, tēvs, paņem manā dzīve, es nevaru. Un šeit ir apsolījums, Dievs cels Jeruzalem. Halleluja! Sēms nevajag darīt, mums neiespēja tā. Bet tas ir tā apsolījums, kad Dievs cels Jeruzalem. Nākamā, kas bija tā nākamā? He gathers the exiles of Jerusalem. Which one? It's, The second or? Jā, tas kungs viņš pacels, cels Jeruzalem. Viņš vāc atkal kopā izklidinātos Izraēlā ļaudis. Aha! Cilvēks, kurš bija Sibīrijā, bet garīga Sibīrijā, ja? Satans nāk mūsu dzīvē, sabraukt varbūt
šķīrašanās mūsu ģimenē, vai bērni ir problēmas, vai depresija, vai narkotikas problēmas, vai finanses problēmas. Un kas notiek ir, mēs esam Satāns paņemt un ārā no Dieva klātbūtnē, piemēram, ja? Un mums ir tā situācija, kur mēs esam dzīves, bet mēs esam garīga Sibīrija. Bet mūsu māja ir Jeruzalem. Un Bībele saka, Dievs gēdas. Kas bija tā? Vāc kopā. Vāc kopā Izraēla. Ļaudis. Laudis? Ļaudis, jā. Laudis. English ir tā, kas the rejected. Kas ir rejected? Kā atsumtie vai... Atsūtie cilvēki, ja? Kurš neviena vajag, Dievs paņemt viņu un ielikt iekšā Jeruzalēmē. Halleluja. Nevienam nāk Jeruzalem par sevi. Svētais gars un paņem iekšā. Un trešā, tagad nākamā vārda ir ļoti, ļoti interesanti. Ko es nākamā? Viņš dziedē salauztas sirdis sirdi un remdē ļaužu sāpes. Lauzu sāpes. Tagad man vajag 2 vai 3 brīvprātīgs cilvēki. Volunteers. Labi, Jāzeps nāk, labi, Edite nāk. Agres nāk, halleluja, apostoli, agres naču. Bet tas ir vienkārši visuāli, ja? Lai mēs saprotu, tā visuāli, ja? Salauz sirds, ja? Sam salauz sirds, salauz sirds. Mēs visiem ir problēma. Kaut kur problēma. Varbūt narkotikas, varbūt depresija, varbūt vēzis, varbūt šķirs ģimenē, ja? Vai nepaklausi bērns. Daudz citiem, visiem ir citāds. Katram ir sāpes. Halleluja. Un tagad, kā Dieva vārds saka, Dievs cels Jeruzalem un visas ļaudis viņš nāk kopā. Naču. Un tagad mēs esam kopā. Lūdzu uzmanīgs, dzirdēšiet un paskatieties, kas notiek. Un tagad, kas ir, kā Bībele saka, nākamā? Un Dievs dziedēs salauz sirds. Pirmā, tas salauz sirds, mēs nāk kopā Dieva priekšā, un tur Svētais gars rakstīja, un tad Dievs dziedināt salauz sirds. Un nākamā? Remdēju ļaužu sāpes. Halleluja. Tas ir interesanti. Mēs gaidu, ka Benihin vajag nākt. Ja Benihin lūgt par mani, tad man būtu dziedināšana. Domā par tā. Bet interesanti, kāpēc es sakiet? Es negribu sakēt kaut ko vārdu, vai cīnē sauc, vai kaut, bet tagad ir tā fashion. Es nezinu fashion, bet tas ir tā, ko es redzēju daudz pilsētā. Ir daudz ticīga cilvēku, negribu eju uz draudzē. Negribu eju draudzē. Tāpēc, ka sāpēs, kaut kur viņš runāja ar mani, vai tas nav pareiza teoloģija. Un tagad ir daudz individuāli kristīgi cilvēki. Sēd mājās ar sievā vai bērnu, varbūt vēl vienu brāli varbūt. Un lūgt un kopā. Un tas ir Satāns stratēģija. Tāpēc, ka Satāns zinu, kad salauz sirds cilvēki nāk ar salauz sirds brālis un māsā Jēzus, mēs nāk kopā. Tur ir dziedināšana. Dievs izmanto citu brāli vai māsa, kurš ir salauz sirds. Dievs izmanto Edīte dziedināt mani. Dievs izmanto Agri dziedināt Jāzeps. Un ko Satāns darīja? Satāns ko darīja? Šodien mēs būs, halleluja, higher, Jēzus, halleluja. Un tad Edīte aizmirst shake hand. Kas ir shake hand? Dod man rokas. Jā, aizmirst. Un es man, kāpēc šodien Edīte nedarīja tā?
Es redzēju, es jūties, viņai ir tā lāpnums gars. Un tas ir pilna Satāna stratēģija. Or, Jāzep šodien viņš nedarīja labs darbs. Viņš aizmirst tā mikrofonu vai kaut kur, ja? Viņš nedarīja tā labs. Es jūties kaut kur slikts. Jā, Pēters arī piekrita. Bet saprotā, un tas bija vienkārši sēkliņš mūsu sirdī. Un tad nākamā nedēļa kaut kur citur situācijā. Un tad, kas notiek, lāna mēs bišķiņ. Šajā draudzē nav kaut kas kārtībā. Un tad es eju uz citā draudze, varbūt Ilmāru. Kā tev ir draudze? Mūsu draudze arī, jā, bet mēs esam ilgojus ar Dievu. Jāzeps, viņa bija tā ilgošanās. Tagad, saprotā? Dievs cels Jeruzalem. Dievs, kas bija nākamā? Savāks kopā. Savā kopā. Viņš darīja tā darbus. Un viņš dziedināja. Tāpēc Dieva vārdu atgaidina daudzreiz fokusē uz Jēzus. Bet kad mēs nāk kopā, Jēzus fokus un fokus arī Edite. Cita brālis un māsā. Mana fokus arī tur. Kāpēc tu nedari šito? Kāpēc tu neiedrošina mani? Kāpēc tu nelūgt par mani? Kāpēc tu nepalīdz man? Daudz lietas. Kāpēc tu tici šito? Kur ir tā Bībele tā, ko tu runāji? Un tas ir Satāna stratēģija, because Satāns zinu, kad mēs esam kopā, mēs nav perfect, bet kad mēs nāk kopā Dieva priekšā, Dievs dziedināt. Halleluja! Absolutely. Un tas ir brīnums Dieva darbs. Daudzreiz es domāju, vakar arī, kad es runāju ar citiem kaut kur cilvēkiem, tur ir problēma šito, tur nav pareiza teoloģija. Un es atceros, es sakiet, tas ir super kolosāla Satāna stratēģija. Kad es krīt, kad mana dzīve bija visu kolaps, sabruktā tā, pirmā kārta es atceros, ko Satāns darīja mana dzīve. Sakiet, man vajag, ka tu eju ar brāli un māsā Kristu. Kopā. Un man bija kauns un dusmas un tā. Tu gribi dziedināšanā? Manā plāna par tevi ir caur draudze. Halleluja. Nav kaut kur apostoli Afrikā, tu paskaties online. Jā, cik spēcīgs. Jā, kad tu dzīvo ar tā apostoli katru dienu, kad tu redzē viņa, tad tu redzē daudz problēmas. Kad tu redzē online arī viss ir kārtība, tāpēc, ka tas ir kamera, saprotā? Kamera nedarīja tā šito. Kamera vienmēr ir pat tā gaisma vajag pareizi. Un tā viss ir, un tur ir Photoshop. Kas ir Photoshop? Es nesaprotu tā. Jā. Tur ir daudz tehnoloģiju. Un ja kamera būs tā pareiza Photoshop, tas būtu kā Brad Pitts varbūt, vai ne? Bet jūs saprotā, ja? Ko mēs redzējām tiesaitē, ja? Online, ja? Internetā. Tas nav pilnīgi patiesība. Šito, kad mēs satik vienreiz, katru dienu, katru svētdienu, katru trešdienu lūkšanā, vai mēs eju uz cietuma kalpošanā, tad katru dienu mēs esam kopā, tad mēs redzam, viņa ir šito, šodien viņš nav smaidīja, un tur bija tā visu situācija. Bet tas ir situācija, kur Dievs darīja darbs mūsu dzīvē. Halleluja! Tāpēc Hebreja grāmatā tur rakstīja, nekad stop, nepabeidz kopā ar brāli un māsai Jēzus. Regulāri satik un darīt tā. Yes! Thank you, guys. Nepametiet savas sapulces. Halleluja! Tāpēc es gribu tagad darīt vienu lietas.
pēdējā tā panta, un tad mēs vajag lūgt. The Lord tas gives kungs- grace to the humble. Sixth one? Sixth one. Tas kungs paceļ nelaimīgos, bet Nelaimīgos. jā. Bet Bībeli ir tā pazemīgs cilvēks. Bet pazemo bezdevīgos tur tā rakstīts. Jā. In English, English Bībeli saka, ka Dievs katru pazemīgu cilvēkiem pacels. Halleluja. Halleluja. Mana iedrošina mums, ja? Jā, mācītājs Simons un Jūlija un Ilmārs, Edita, jā, tas nav perfekti, es saprotu, jā. Sams definite, guarantee nav perfekti, jā. Igors, vienalga, kāda mācītāja jūs domā. Bet saprot, tas ir Dieva aicinājums. Un Dievs darīja brīnums, kad salauts sirds Dieva bērns nāk kopā Dieva klātbūtnē. Un tad Dievs sākt dziedināšanās. Tāpēc vienmēr saprot, kaut kur jūs nepatīk draudzē vai kaut kur lietas, saprot, tas ir kas tas šito? Čūska. Tas ir čūska. Manā bērns, katru reizi, kad 5 bērns nāk kopā, katru reizi, kad bērns nāk, kad mēs sēd kopā, katru reizi, saprotā, ja? Katru reizi ir problēmas. Un complaints about each other. tā kā, kad viens par otru kaut ko čīkst. Jā. Tēti, viņš nevar, blablabla. Tēti, ne, tas nav pareizi, tēti, es darīju šito. Un tā visu 5 gribu, ka parād man, ka es esmu labāks. Es nav tik slikti kā mana māsa. Katru reizi, ja? Visu 5 bērns. Un es atceros daudz reiz mana sirds ir sāpes. Tāpēc, kā visu mana 5 bērns, es ļoti mīlu. Man nav kā vairāk un mazāk, man nav. Es mīlu. Un es, kā tētis, saprotu, labi, šī bērns ir labs ar mūzika, šito ir mākslas, šito ir engineering, un viss ir savādāk. Unikāli. Un katram ir plus un mīnus. Plus, un es zinu. Bet te negribu piekrist. Nē, es labāk. Un es atceros daudz reizes Svētais Gars runāja tā laikā. Svētais Gars runāja man saka, Sams, this is what I feel. Es arī jūtu šito. Katru reizi, kad Dieva mana bērns nāk mana priekšā un ilgojas par mani, bet negribu brāli un māsā. Vai jūties, ka viņš ir slikts, viņa teoloģija ir slikta, un es negribu, es slavīju mana Dievu manā mājās. Un Satāns, katru reizi, kad šito notiek, Satāns uzvara. Tāpēc, kad viņš scatters us, Tad viņš tā kā izkaisa. viņš dzīvo. Viņa ir tā prieks. Halleluja! Dievs cels Jeruzalem. Viņš visiem kopā, viņa ļaudis, viņš kam. Jākapīlī patiesība balss. Nāc. Neaizmirst, jūs visiem ir salauts sirds. Halleluja. Ir citā variants varbūt, pat visiem ir kaut kur ir problēmas. Un kad tu nāk kopā ar tēti, un tad tēti sākt strādāt. Halleluja. Ejam, varat mēs stāvēt. Un tagad, Jākabs, can you take James, book of James? The last chapter. Book of James. Tas ir Jākaba grāmatā. The last chapter. You have? And it says, confess your sins to each other. I think it's somewhere in the end. And
pray for each other. Tas ir 16. pants. 16. pants. Lūdzu, dzirdē šito. Jā. Izsūdziet citam savus grēkus. Stop. Atkal, lūdzu. Izdzirdēt, kā? Citu viņa grēku. Jā, citam, kurā grēku? Savus vai viņa grēku? Tas ļoti grūti. Ļoti grūti. Ejam, mēs sēd, Ilmārs, Editē, es jūties, svētās gars runāju, Ilmārs, tevi ir problēma ar lepnums, es jūties, bet es mīlu tevi un tā. Tas ir vieglā. Bet tas ir interesanti, ko svētās gars rakstīja šeit. Atkal lūdzu. Izsūdziet citam savus grēkus. Santa Barbara. Es nezināju tā. Man patīk, kad es runāju ar Simons grēku. Jā, es ilgojos, es jūtos tā nāstāju. Es mīlu Simons. Protams, es mīlu. Bet viņi ir tā, viņš gribu vairāk un vairāk kebābu ēst. Tas nav veselīgs. Tas bija pravietījums. Es čuku. Bet jūs saprotā, ja? Bet svētās kāds saka, es strādā. Ja tu gribu es strādā tavā dzīvē, tad ir princips šito. Vēlreiz lūdzu. Izsūdziet citam savus grēkus. Stop. Nākamā. Un aizlūdziet cits par un citu. Un tad aizlūdz par citu. Un kas būs trešā? Ka to pat dziedināt. Halleluja. Vienkārši. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Tāpēc tagad mēs darīsim 10 minūtes. It's okay, yeah? 10-15 minutes. Un tad, paskaties, izvēlies viens vai divas cilvēku un sēd ar kopā. Un 10 minūtes jūs runāju viens otru. Nevajag sakiet grēku par, es narkotikas vai es šito. Nē, tas, varbūt jums nav neko. Jūs sakiet, man nav neko. Lēpnums, uztraukts. Varbūt jums ir daudz, vienmēr you stress regularly. Tu esi stresains. Jā, you worry a lot. Daudz zūdies. Zūdies. Varbūt jūsu ģimenes situācija vai kaut kur. Bet izvēlies viens vai divas. Bet lūdzu nesēd vīrs un sievs. Sievate. Vīrs un sievs. Labāk? Ok, labi. Vīru vakarā. Vīru vakarā, bet drīzāk pāra vakarā, kad biju, ja? Un tieši es to momentu pateicu. Izsūdziet grēkus viens otram, ja? Un prasīja, kas jums noturē. Tas arī noturēja. Es izsūdzēju grēkus viņai, kas man atbrīvoja manu sirdi pieņemt, pilnīgi pieiet pie viņas klāt, lai viņa paliek mana līdz galam. Jo, ja mani noslēpumi vai mani grēki ir tikai mani, viņi ir mani. Bet, lai mēs būtu pilnīgi vienoti, mums jābūt pilnīgi vienotiem tajā. Es neplānoju runāt par šito. Par svētās gars vārdi. Es nezinu, kāpēc.